Sapņu pilsēta. Nakts bija klusa, un mēnesis lēnām kāpa debesīs, izgaismojot istabu ar savu maigo gaismu. Miķels un Matīs gulēja savās gultiņās, taču miegs vēl negribēja nākt. Istabā valdīja miers, tikai pulkstenis uz sienas klusi tikšķēja, un ārā izklausījās, ka viegls vējiņš šūpo koku zarus. Pēkšņi viņi sajuta kaut ko dīvainu. Gaisā ieplūda maigs, zeltains spīdums. Tas sāka vērties un lēnām veidot taciņu, kas veda prom no istabas, uz vietu, ko viņi vēl nekad nebija redzējuši. Laiks doties uz sapņu pilsētu, atskanēja klusa, silta balss. Miķels un Matīs piecēlās, paskatījās apkārt. Viņi vairs neatradās savā istabā, bet stāvēja uz zvaigžņu ceļa, kas spīdēja kā mīksts sudrabains paklājs. Ceļš veda uz lieliem zeltītiem vārtiem, virs kuriem bija uzraksts Sapņu pilsēta. Vārtus sargāja dīvains, bet ļoti draudzīgs tēls Sapņu sargs. Tas bija milzīgs pūķis ar spīdīgām sudraba zvīņām un lielām laipnām acīm. Jūs esat jaunie sapņotāji, viņš nomurmināja. Laipni lūgti sapņu pilsētā. Šeit visi sapņā dzīvojas, bet jums jāzina viens noteikums. Lai šeit ienāktu, jums ir jāatrod sava pirmā sapņa atslēga. Miķels un Matīs pārsteigti paskatījās apkārt. Viņu priekšā bija daudz atslēgu, kas lēnām lidoja gaisā kā spīdīgi un arī krāsaini tauriņi. Bet kura bija īstā? Pūķis pasmaidīja, neuztraucieties. Jums tikai jāpaklausās, ko saka jūsu sirds. Īstā atslēga pati jūs atradīs. Miķels aizvēra acis, Matīs aizvēra acis, un abi pie sevis domāja par to, kādus sapnīšus viņi vēlētos. Un viņi abi iedomājās vienādus sapņus. Silta, mierīga vieta, kur visi jūtas droši un laimīgi. Un tad viena no mazajiem tauriņu atslēdziņām nolaidās uz Miķeļa plaukstas, un otra maza tauriņa atslēdziņa nolaidās uz Matīsa plaukstas. Tās bija krāsainas, un uz tām bija iegravēts vārds mierīgs sapnis. Kad viņi to pacēla, sapņu pilsētas vārti klusi atvērās. Miķels un Matīs pirmo reizi ieraudzīja pilsētu, zilganus debesu tiltus, mājiņas, krāsiņās, kā pūkaini mākoņi, dažādi un interesanti, ezeru, kurā spīdēja zvaigznes. Tā bija vieta, kur katrs sapnis bija iespējams un kur katru nakti notiek kas maģisks. Bērni lēnām gāja pa pilsētas ielām, vērojot šīs burvīgās ēkas. Tiešām, dažām ēkām jumti mirzēja kā zvaigznes, gaiss smaržoja pēc vaniļas un medus. Kaut kur tālumā varēja dzirdēt klusu, miegainu zvanu skaņas. Pēkšņi viņi pamanīja mazu meiteni, kas sēdēja pie liela dārza vārtiem
un izskatījās norūpējusies. Viņai bija gari zeltaini mati un kleita, kas mirdzēja kā mēness stari. Sveiki, viņa sacīja, pamanot puisēnus. Jūs esat sapņu pilsētā jauniņie, vai ne? Miķels pamāja. Jā, kas par lietu? Kāpēc tu izskaties tik skumja? Meitene nopūtās. Es esmu Lilija, un šis ir mans zvaigžņu puķu dārs. Katru nakti es audzēju īpašas puķes, kas palīdz bērniem gulēt. Kad tās uzplaukst, tās spīd kā mazas zvaigznītes un nosūta sapņus visā pasaulē. Matīs paskatījās uz dārzu, tajā bija daudz skaistu ziedu, taču šonakt tie neizstaroja gaismu. Kas notika? Viņš jautāja. Nezinu, Lilija atbildēja, kaut kas traucē viņiem uzplaukt, un ja tie neuzziedēs, bērni visā pasaulē nevarēs iemigt. Miķels un Matīs saprata, ka viņiem ir jāpaveic uzdevums. Viņi pieliecās, maigi pieskārās kādam no pumpuriem. Tie bija silti, bet tiem pietrūka dzirksts. Varbūt viņiem nepieciešama gaisma, tie teica. Lilija pasmaidīja. Jā, varbūt mēs varam atrast pazudušās zvaigznes, kas baro šos ziedus. Visi trijotā devās ceļā, meklējot sapņu zvaigznes. Pēc kāda laika viņi ieraudzīja nelielu maigu gaismiņu, kas bija iestrēgusi mākonī. Tā bija viena no zvaigznēm. Tā nevar pati izkļūt, Miķels iesaucās. Viņš un Lilija uzmanīgi papūta mākoni, līdz tas kļuva tik viegls kā pieneņa pūkais, un zvaigzne varēja atkal brīvi lidot. Tā Lilija, Miķelis un Matīs atbrīvoja daudz zvaigžņu. Kad viņi atgriezās dārzā, zvaigznes lidoja virs puķēm un maigi tās apbēra ar zeltainu gaismu. Un pēkšņi ziedi sāka mirdzēt. Vispirms viens, tad otrs, līdz viss dārs spīdēja kā nakts debesis. Lilija nopūtās ar atvieglojumu. Paldies, bērni! Tagad visi bērni uz pasaules varēs mierīgi gulēt. Miķels un Matīs pasmaidīja un sajūt, ka arī viņu plakstiņi kļūst smagi. Sapņu pilsēta kļuva aizvien klusāka, un viņi saprata, ka ir laiks atgriezties savās gultiņās. Tā viņi lēnām aizvēra acis un ļāvās miegam, zinot, ka rīt viņi atkal atgriezīsies sapņu pilsētā.